Kad bērni nonāk slimnīcā, tad ēdiens spēlē daudz lielāku lomu nekā mēs domājam. Tas var mierināt, tas var palīdzēt izvesļoties un tas var arī radīt prieku. Un tieši par to iestājas Maxima īstenotā iniciatīva Ēstprieks. Kas tas ir? Iesim kopā noskaidrosim. Kā un kāpēc Maximai aizsākās šī kustība Ēstprieks? Pirmkārt, jau svarīgi saprast, ka Maxima centrā ir ģimenes, tā skaitā arī, protams, rūpes par veselīgu un sabalansētu maltīti. Maxima ir viens no atbalstītājiem un iniciatoriem šai kustībai Ēstprieks un atbalsta pirmkārt ar ziedojumu, otrkārt virzot un šo visu organizējot. Kā tiek radīta bērnu slimnīcā ēdienkarte? No ēdienkarte es vienmēr saku, viņa ir tā kā Rīga, kas nekad nav gatava, jo vienmēr ir iespēja kaut ko mainīt. Un, protams, ka mēs ļoti rūpīgi skatāmies līdzi, ko mazie pacienti ēd, kas tiek atgriezts, un tad, protams, visu laiku pilnveidojam. Bet pamatā ēdienkarte tiek radīta pēc principa, ka mēs vienmēr spēlējamies ar tādām 3 produktu grupām. Pie šī principa, ka vienmēr uz šķīvi ir 3 produktu grupas, kaut kas spēkam, kaut kas enerģijai un krāsas priekam. Un pēc šī principa patiesībā tas ir pamats. Kur tiek bērniem porcionēts ēdiens? Šķīvjos, porcelāna šķīvi ar 2 iedaļām, tad, lai šis te vairāk izslēgtu ēdiena sajaukšanos, un ir 7 dažādas apdrukas, kuru zīmējuma autori ir paši pacienti. Un mēs arī par šo esam saņēmuši ļoti daudz pozitīvas atsauksmes, ka bērns tiešām ēd, jo viņš grib zināt, kas tad tur būs redzams. Kāpēc tieši Bērnu slimnīcas fondam bija svarīgi izveidot šādu kustību Ēstprieks? Pirmkārt, tāpēc, ka mēs vispār rūpējamies par bērniem. Mēs rūpējamies, lai bērni slimnīcā justos pēc iespējas labāk. Un, protams, ka lai viņi ātrāk būtu veseli, bet mēs arī saprotam, ka ēdiens var būt prieks. Un līdz Ēstprieku kustībai varbūt tas ēdiens slimnīcā bija mazāk priecīgs nekā ir tagad. Un skaidrs, ka ļoti svarīgi ir, lai bērni veselīgi slimnīcā ēstu. Ļoti svarīgi, lai viņi vispār ēstu. Bet vēl svarīgāk ir, lai viņiem arī būtu tāds prieks. Un tāpēc arī radās šis nosaukums Ēstprieks. Kādas atsauksmes bijušas personīgi dzirdētas, saņēmtas, varbūt kāds vēstules par gardiem ēdieniem, par sabalansēto pārtiku? Tas nav retums, kad īstenībā paplāties iekšā bērni, ja vecāki atstāja kādas zīmītes, ja kādas vēstules. Un tādu ir bijusi daudz. Piemēram, tur ir rakstīts kā restorānā. Kā var atbalstīt projektu kustību Ēstprieks? Ir iespēja iegādāties atbildīgi partneru produktus. Un tos varēs atrast ar šādu uzliku, iegādājuši šo preci, to atbalsti Bērnu slimnīcas mazos pacients. Tāpat kā tavās mājās, arī šeit aiz katras maltītes stāv patiesi sirsnīgi cilvēki ar šķipsniņu mīlestības katrā šķīvī. Arī tev ir iespēja būt par daļu no šīs iniciatīvas. Ieskaties!